Kā tad vērtējat operatīvo dienestu darbu vētras laikā? Droši vien es varētu teikt, ka atzinīgi, tāpēc, ka vairāk kā 200 reizes izbrauc glābēji sniegt palīdzību mūsu iedzīvotājiem. Paldies Dievam, ka bojā gājušo nav. Un reāli tā palīdzība tika sniegta atbrīvojot ēkas un transporta līdzekļus no nokritušiem kokiem. Varētu teikt, ka Liepājā laikam tas bija tāds nopietnākais gadījums, kur Janbūvs sabruka, kur mikroautobus tika nospiests. Bet kopumā uz doto brīdi es zinu, ja precīzi teikt, nedaudz virs 7000 mājsaimniecību, kurām vēl nav elektrība atjaunota, bet tas ir Latvenergo kompetence, viņi strādā pie tā. Bet glābēji, es saprotu, ir tikuši galā ar izsaukumiem un problēmas nav bijušas. Policijai savukārt salīdzinoši nesen indīgais nelegālais alkohols radīja daudz raižu Jelgavas pusē. Tur arī brīžiem likās, visi pilsētā zina, kur to pārdod policija. Tikai nezinu, vai šīs situācijas nav tās, kuras uzdod jautājums, vai policijā viss ir kārtībā? Tad, protams, kad varbūt uzreiz par tām vietām, kuras visi zina, un arī policija zina, un zina gadiem. Teiksim, varbūt tieši, ja mēs runājam par Jelgavu, ir varbūt konkrēti nenosaukšu tieši to adresi, bet ir adrese, kurā šis rūpals tiek piekopts ilgstoši, un pastoties statistiku, tad šajā konkrētajā adresē ir sastādīti 80 dažādi veidi, gan 20 krimināla procesa, 60 administratīvā pārkāpuma procesa, 69 personas ir sauktas pie atbildības. Bet, saprotiet, tā situācija ir tāda, ka tie sodi, kas šīm personām tiek piemēroti, praktiski laikam nesasniedz to mērķi. Pārsvarā tiek piemērot piespiedu darbi, brīvības atņemšana saistīts sodi ir apmēram 5% no kopējā. Līdz ar to skaidrs, ka tikai vienīgi policija uzlikt šo pienākumu izskaust šo rūpali ir, manuprāt, nepamatot. Un viena no lietām, kas ir, protams, kas ir jāpanāk, ko es uzskatu jāpanāk, ir tas, lai nelegālais alkohols netiktu tirgots nekustamās īpašumos, kā jūs sakat, konkrēti adresi, kur zina visi. Bet tad ir jājautā, vai nebūs līdzīga situācija, kā ir centrāla tirgu, kur brauc ar ratiņiem un zināmu pantiņu ar 3 lietām noskaita. Jā, bet saprotiet, protams, ka tas piespiedīs aiziet šos tirgotājus vēl dziļākā pagrīdē, skaidrs, jā, bet te pašā laikā, tomēr, manuprāt, tas ir solis uz priekšu, ka nebūs konkrēta adrese, kur zina visi, jā, un tāpēc rodās varbūt tāds priekšstats, ka policija vispār neko nedara, jā, bet es gribētu teikt, ka tagad arī šī iniciatīva, kas ir Saeimā, es ļoti ceru, ka Saeima šodien pieņems 3. lasījumā beidzot šo grozījumus administratīvā pārkāpuma kodeksā, kur pie atbildības varēs saukt arī nekustamā īpašuma īpašniekus. Tad jau var teikt, ka tiešām tūliņ pat točku Latvijā vairs nebūs. Nē, tas nebūs, protams, tik vienkāršs process, jo nekustamā īpašuma konfiskācija ir paredzēta tikai galējās situācijās, ļoti smagām sekām. Es pieļauju, ka varbūt šis ir arī tas gadījums Jelgavā, ka vajadzētu vērtēt. Tad atkal tas nozīmē, ka varēs pārdot alkoholu, ja cilvēki nemirs, tad tā ir likumdošana. Jā, skaidrs, ka par to, ka tirgo alkoholu, ja jūs aizturat personu ar 2 nelegālu alkohola pudelēm, konfiscēt viņai nekustamā īpašumu, es nezinu, vai to tiesa tā izlaidīs cauri tādu pieprasījumu, bet skaidrs, ja iet bojā cilvēku, tad, protams, es uzskatu, ka tur jāpiemēra visbargākie sodi, kas, diemžēl, līdz šim Latvijā diezgan klibo. Bet no nelegālā alkohola pie tā dēvētajām legālajām narkotikām. Pat dažas dienas atpakaļ bija gadījums, kad bija uzbrukums kādam veikalam, kur arī cieta sieviete. Un policija ziņoja, ka ir sācies legālo narkotiku tirgotāju karš. Varbūt kādi ir iekšlietu ministrijas ieroči šajā visā cīņā? Varbūt ir kādi jauni? Tā ir viena no versijām, ko ir izvirzījusi Rīgas krimināla policija. Skaidrs, ka šī tendence šo jauno psihotropo vielu tirdzniecībā pieaug visā pasaulē, un arī, ja mēs paskatāmies Rīgas pilsētu, tad arī sākotnēji, zināmās 27 vietas, tagad jau ir zināms vairāk kā 50. Ko iekšlietu ministrija darījusi, lai, kopā ar veselības ministriju ir izdarīts 2 lietas. Pirmā lieta, kas jau ir stājusies spēkā no šī gada sākuma, tā ir tā saucamā ģeneriskā formula, un savukārt tagad ir pieņemts Saeimā, un es ļoti ceru, ka prezidents drīz izsludinās arī izmaiņas tas, ka būs iespējams noteikti pagaidu aizliegumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pašlaik ir tā, ka, lai izņemtu vielas no apgrozības, ir jāaiziet ļoti garš pierādīšanas process gadu garumā.
tikmēr šīs vielas var tikt tirgotas. Tagad, attiecīgi, būtu otrādi, proti tās vielas varēs tikt izņemtas, aizliegtas apgrozībā, un tikai tad, kad, attiecīgi, ekspertīze secinās, vai tās ir psihotropās vielas, vai tās nav, viņas vai tad tiks, ja viņas izrādīsies nekaitīgas, atgrieztas, attiecīgi, tirgotājiem. Savukārt, ja tās būs psihotropās vielas, viņas tiks izņemtas no restīvi izņemtas. Bet faktiski nozīmē, ka teorētiski zāļu tēju tirgotājiem arī var rasties problēmas, ja kāds uzskata, ka Es ļoti ceru, es pats piedalījos starp institūciju sanāksmē, kur tikās valsts policija, pārtiks veterinārais dienas, attiecīgi slimību profilakses centrs, lai šo normu pēc iespējas efektīgāk piemērotu, lai mēs meklētu nevis, kāpēc kaut ko nevar izdarīt, bet tieši pretēji panākt to, lai tā norma darbotos tā, lai nerastos liels problēmas šiem tirgotājiem. Bet nu gan pie cita temata. Viens no lielākajiem šī gada notikumiem noteikti ir Rīgas pils ugunsgrēks. Un atceros, jūs solījāt rudens sākumā nāk klajā ar informāciju par to, kas tad īsti vainojams šajā uguns nelēmē. Rudens jau tā kā izskaņā, bet informācijas nav. Jā, es priekšām tā teicu, bet ir lieta tāda, ka ļoti daudz dažādu kompleksu ekspertīžu tiek pasūtīts. Un kā es domāju, ka policija pirms nāk klajā, viņai tomēr jāsaņem visi rezultāti. Ir dažādi neatkarīgi eksperti piesaistīti, proti ņemot vērā, ka šeit ir iesaistītas apdrošināšanas kompānijas un būvnieku kompānijas un attiecīgi arī valsts nekustamie īpašumi. Bet vai vismaz ir izdevies sašaurināt versiju loku, jo arī pāris mēnešus pēc ugunsgrēka bija faktiski joprojām spēkā gandrīz visas versijas? Vai vismaz ir izdevies kaut ko izslēgt? Teiksim tā, es dotajā brīdī nevarēšu izstāstīt tos faktus, bet policija ir izņēmusi noteikts pierādījums. Tas ir fakts, jā, un, protams, kad jāsaprot vēlreiz, ka te ir ļoti komplekss šis pasākums, jo te ir ļoti daudz dažādas intereses. Un es ļoti ceru tomēr, ka policija to spēs atklāt. Un, proti, vai mēs atradīsim konkrētu personu, bet es ļoti ceru, ka tieši cēlonis un kāpēc tas ir noticis, tiks noteikts. Kāda policija varētu nākt klajā? To, ko es darīšu, droši vien es šodien pat tikšos ar valsts policijas, tomēr krimināla policijas vadību, lai pārunātu šo jautājumu. Tas ir krimināla policijas priekšnieku nesen izteikumi par šīm kompleksām ekspertīzēm. Līdz ar to, protams, es gribu pārunāt ar viņu, ko tas nozīmē, un lai es šeit atkal nesasolītu kaut ko, pēc tam jūs man pēc mēneša atkal neteikt, ka es esmu kaut ko sasolījis. Par valsts policijas attīstības koncepciju tā tagad tiks nodota sabiedrības vērtējumam. Kāpēc tieši tagad tāda nepieciešama? Tajā būs ierakstīts kaut kas tāds, kas līdz šim nav definēts policijas darbā. Kādēļ tāda ir vajadzīga šobrīd? Tā ir vajadzīga tādēļ, ka līdz šim tiešām mums ir 91. gada likums par policiju. Mums faktiski pat nav noteikts likumā funkcijas konkrētas. Un reāli tas ir tāpēc, ka ir pilnīgi noteikti valsts policijai jauni izaicinājumi, tāpēc, ka ļoti, teiksim, šī noziedzīgā vide attīstās un problemātikas līdz ar to. Un mums pastāv virkni problēmu, ko mēs esam identificējuši. Un te ir pamat 4 virzieni strateģiski, kuros ir jāattīstās policijai, tas ir noteikts. Tas ir prevencija, noziedzības apkarošana, jaunu metožu izmantošana un personāla iesaistīšana tieši valsts policijas mērķu sasniegšanā. Un 4. ir tas, ka jānodrošina tas, ka uzdevums, ko uzliek valsts policija, atbilst tām funkcijām un tam tiek piešķirts finansējums. Pēdējā gada laikā valsts policija funkcijas tikai nākušas klāt, bet finansējums nav nācis klāt. Bet vai arī koncepcijā būs sakārtotas lietas pašā policijā? Kā zināms, līdz šim ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, korupcijas gadījumus policijā kolēģis izmeklē kolēģi un tam līdzīgi, kas tomēr ir riskanti. Tas ir valdība jau ir akceptējusi šo iekšējā drošības biroja reorganizāciju. Ņemot vērā gan finansējumu iespējas, šis birojs tiks sākts reorganizēt ar 2015. gadu. Un tas nozīmē to, ka neizmeklēs turpmāk valsts policijas kolēģi paši savu kolēģu pārkāpumus. Paldies par sarunu!